Eiro ieviešanas projektu vadītāja atlases komisija ir noslēgusi savu darbu. Mums ir izrādīts gods, pretendenti bija ļoti stipri, un no vairāk kā 13 pretendentiem komisija izvēlējās piemērotāko. Uzreiz gribu norādīt, ka šī piemērotība izpaudās ne tikai cilvēka profesionālās zināšanās, ne tikai zināšanās un iepriekš jau ieguldītajā darbā eiro ieviešanas procesā, bet arī personīgajās īpašībās un faktiski tādā skatījumā, kā šis cilvēks redz eiro ieviešanas projektu nākotni. Konkursu komisija izvēlējās Daci Kalsoni kā šī projekta nākošo vadītāju. Un šeit man, kā eiro ieviešanas projekta iepriekšējai vadītāji, tiešām patiesas prieks nodot šo stafetes kociņu kompetentai kolēģei, kas sāks darbu 12. martā Finanšu ministrijā un kas būs drošs atbalsts un koordinētājs visām eiro ieviešanas projekta darba grupām. Daci Kalsoni tika izvēlēta šim amatam tādēļ, ka viņai ir atbilstoša izglītība un tādēļ, ka jau no 2007. gada, kad tika uzsākts aktīvs darbs eiro ieviešanas projektu kontekstā ar SEPA, tā saucamo vienoto eiro ieviešanas maksājumu telpu, Daci bija koordinators no Latvijas bankas puses, kas nodarbojās tieši ar šiem SEPA jautājumiem. Tādēļ Daci ir zināma gan konkrētā projekta organizatoriskā struktūra, viņa ir piedalījusies, lai izstrādātu priekšlikumus nacionālajam eiro ieviešanas plānam, ir piedalījusies, lai izstrādātu priekšlikumus eiro ieviešanas likumprojektam. Tas ir būtiski, lai varētu šo projekta vadītāju stafeti nodot pēc iespējas ātrāk un arī, lai darba grupām būtu pēc iespējas lielāks atbalsts jaunošiem projektu vadītājiem. Projektā ir 5 darba grupas, ir vadības komiteja, un eiro projektu vadītājs ir kā šis būtiskais vienojošais posms, kas savā starpā sakoordinē gan nacionālā eiro ieviešanas plāna realizēšanu, gan tīri praktiskus uzdevumus, lai šie pasākumi tiktu uzsākti un tiktu arī noslēgti norādītajā laikā.